Čau visiem! Laipni aicināti nestandarta risinājumā. Šoreiz gan šis būs vairāk tā kā standarta risinājums. Par ko tad iet runa? Ir noticis tā, ka viens no mana kanāla abonentiem ir atsūtījis man pakomātā lietu, kura vairs nedarbojās. Līdz ar to viņam viņu nevajag. Nav tā, ka viņš nevarētu to sataisīt, bet es viņu pats varu mēģināt sataisīt un lietot savām vajadzībām. Paskatīsimies, kas tā tāda ir. Bet sākumā pajautāšu, ar ko jums asociējās vārds kvalitāte? Piemēram, tur Mercedes, Victorinox, gal galā, nezinu, Rafaello vai ne? Kaut kā tā. Bet ko tad es esmu saņēmis paciņā? Skatāmies. Paciņa. Taisam vaļā. Tadā! Tas ir Creality. Un viņš grab. Tas ir lielais varenais Creality, kam nekad nav nekādu problēmu. Out of box. Vienmēr produkts ir labs, izgājis kvalitātes kontroli un viss ir izcili. Tu vienkārši paņem to un lieto. Kas tas tāds ir? Kurš var uzminēt, paceļ roku? Aha, pareizi. Tas ir filamenta žāvētājs, jeb drybox vai kā nu viņu vēl sauc. Ideja ir kādas: filamenta rulli priekš 3D printēšanas, var ielikt šādā te kastē, uzgriezt temperatūru un viņš viņu žāvē, plus vēl kā opcija ir laist ārā cauri šitām te caurumam pašu filamentu un uzreiz printēt no boksa. Tūlīt taisīsim vaļā, paskatīsimies, kas tur ir. Lieta ir zinām, kas pa vainu. Lūk, apskatīsim šo brīnišķīgo augstākās kvalitātes produktiņu. Tā, un te mums pieliek klāt elektrība 220. Taisam vaļā. Taisās viņš šitik daudz vaļā, un iekšā te ir vieta, kur ievieto filamentu. Viņš jau ir atskrūvēts vaļā, man nekas daudz nav jādara. Ņemam laukā. Tātad. Šis te ir uz gultņiem. Rullīši ļoti smuki. Var uzlikt filamentu virsū un viņš tur griezīsies. Un pats galvenais, skatāmies iekšā. Redz, kur šitā te lieta, tas ir sildelements. Mēģināšu kaut kā piebraukt tuvāk tūlīt jums. Sildelements, uztīta spirālīte, uztīta speciāla materiāla, kas iztur karstumu un nelaiž uz īsoviņu. Tas ir viens. Tad malā ir, nemāku teikt, kas tas ir, iespējams kāds no sensoriem. Un pretējā malā ir elektronikas bloks ar regulēšanai, un te mums ir tas tablo iebūvēts. Kas ir noticis? Te mētājās detaļu, un nosprādzis ir ventilators. Tūlītās paņēmuši nosprāgušo ventilatoru. Viņš izskatās šāds te 12 voltīgs ventilators, un viņš slikti griežās. Viņam būtu smuki jāiegriežās, bet redz, kā viņš nobremzējās. Visdrīzāk, ka gultņi ir aizgājuši bojā. Ar kabelīti viņš tad pievienojās šeit. Un pašam viņam ir jābūt iekšā te kaut kur vieta, kur viņu pieskrūvēt, lai viņš pūš. Tūlīt sīvietēšu. Beigšu ārā vietu. Kaut sapratāt, cerams. Jā, kaut kā tā. Lai viņš pūš iekšā uz šo te sildeelementu, izplata gaisu, karsto, un tālāk jau viņš caur restītēm
nāk un smuki žāvē filamentu. Mēģināsim kaut ko labot. Bet aļikā es atradu jau šitos ventilatorus, bet es parakājos savās mantiņās un atradu vēl kaut kādas ventilatorus, kas varbūt nav ideāli viņam paredzēti pēc tiem parametriem, kas bija uz vecā. Tas ir viens, un redz, man ir vēl viens, mēģināsim tūlītās pieslēgt un paskatīties, kas notiksies. Varbūt, ka nebūs nemaz jāpasūta. Tā kā liekam iekšā, izmakšķerējam visas skrūves, kas te ir iekritušas, kur mēģinām saspraust. Un pirms samontēšanas jāiedarbina. Ja tas viss strādās, tad principā skrūvējam ciet. Nu, lūk tā. Izskatās, ka ir pabeigts. Skatīsimies rezultātu. Tātad tā viņš izskatās izslēgts. Te man ir ielikts ventilators jau ieskrūvēts vietā. Tagad slēgsim iekšā. Un ventilators strādā. Un šeit es jūtu karstumu. Tā kā pietuvina roku, tad reāli nāk karstums un viņš viņu pūš ārā. Liksim virsū tagad šito te detaļu, jo visdrīzāk tā arī strādā kā papildus dzesētājs. Neturēsim viņu tagad ieslēgt. Nu, vienkārši viņi ir vajadzīgi, lai pilnībā appūstu visu šo te karstošo elementu, lai no viņa paņemtu karstumu, viņš nepārdagtu pats pa sevi. Tā kā uzskatu, ka operācija ir veiksmīga, cik ilgi tas strādās, nevar zināt, jo tas ir Creality. Un paldies tiem, kas skatījās. Veiksmi darbos. Like. Davai. Čau.